Es zinu, ka tu gāji arī uz dažādām tām skaistumkopšanas procedūrām, un es zinu, ka daudz sievietes ir iecienījušas, un viņas tā kā vairāk ņem izolēt šīs skaistuma procedūras un maz grib pašas ieguldīties konkrēti rēdienkartes maiņu vai attieksmes maiņu, bet tu viņu paņēmi tā kā vienu no pasākumiem un šīs skaistumkopšanas procedūras, ko tu izgāji trēnījumā. Kur tev likās no viņām tāda priekš tevis, ka tu uzreiz redzēji efekts, jā, tas strādā? Efekts tieši priekš tā kā apjomu, jā, divām procedūrām, bija triaktīvam un bija gaidot plastiskajā masāžā. Divas dažādas. Viena bija fizioterapeita, otra bija certificēta masieris. Krievijā mācījusies. Triaktīvā bija pašā sākumā, tikko es uzsāku. Un tur bija ļoti liels efekts redzams uzreiz, bija 12 centimetru vidukli, ko arī brīnījās tā, kas veiks to procedūru, ka parasti, ap 6-7 tā, kad 12 tas ļoti liels ir. Kur tas efekts bija uz to limfu drenāžu, ka izdara to lieko, teiksim, ūdeni, kas sakrājas ar tiem taupaudiem, tas tā zinātniski, bet iekšēji sajūta ir kolosāli, ka 12 centimetri nost, kad tu uzreiz jūti, tas ir ļoti jūtams uzreiz, protams, efekts nesaglabājās visu laiku, teiksim, pēc tam tā kā, tas procedūra beidzās un nedaudz arī atnāca atpakaļ. Bet, tā kā es turpināju, teiksim, ievērot to ēšanas režīmu un vingrot līdz, tad to arī pakāpeniski tomēr samazinājās līdz šiem apmēriem, kas man tagad ir. Bet, tāds priekš sevis, tāds kaitiņš bija tāds, kad tie 12 centimetri samazinās. Pēc tam bija procedūra ietīšana, kas man patīk, bet tas nebija tīri tievēršanai. Tas arī domāts ar limfu drenāžu, bet ļoti, ļoti uzlaboja ādas stāvokli. Manā izpratnē, jo es līdz šim nebija veikusi nekāds tāds procedūras. Priekš sevis nevarēja atļauties, tāda vienmēr sajūta. Tāds, kad kopā ar sejas masāžu tā procedūra ļoti, ļoti atslaupina. Tīri tā, ka tu vairs neiesprings par to, ko arī teica tā sieviete, kas veic šo procedūru, kad galvenais, lai notievētu, neiespring. Ka tā jābūt relaksācija. Tik līdz tu streso, visu tā ķermenis nespēja atbrīvoties. Tā kā pārlēst tos kilogramus arī. Un trešā bija vēdera plastiskā masāža, kur tur bija jūtams rezultāts uz tieši, nevis uz tiem centimetriem, bet uz ādas tvirtumu. Kad, man pēc bērniem tā āda tāda mīksta, nav tur vairs jaunības tvirtums. Tāpēc masāža pēc tāda kursa 7 reizēm pilnīgi tāds sajūta, ka plakans vēders tāds, kad fiziski jūti, ka tu paliec tievāks tāds, kad uzlabo to ādas tvirtumu tieši. Tā kā es arī tievēju līdz ar to līdzi, un vingroju, un tad arī tāds, arī kilogramu krita, un skaisti bija tāda, viss tā skaisti. Bet es nezinu, vai, veicot tikai tās procedūras bez zēšanas, režīmu un bez vingrošanas, vai tas efekts būtu tik liels, Tātad vēdera plastiskā masāža, jeb limfodrenējošā masāža, tā ir tāda īpaša procedūra, kura palīdz cilvēkiem iekustināt visus viņa iekšējos orgānus, kuri ir atbildīgi par mūsu barības vielu pārstrādāšanu un izvadīšanu ārā. Mūsu organismā ir ļoti svarīgi, lai visi šie procesi, kad mēs barību uzņemam, lai viņi visi pilnvērtīgi arī tiktu pārstrādāti un pēc tam arī izvadīti laukā. Un tātad šī masāža palīdz tieši uzlabot šo pārstrādes un izvadīšanas procesu. Jo mūsu vēders ir tāpat kā, varat iedomāties, ja pilsētā ir sastrēgums, tāpat arī, ja vēderā ir sastrēgums, tad arī visi procesi nenotiek normāli. Un šī masāža iekustina vispār visa organisma pašaptīrīšanās mehānismus. Un bieži vien cilvēkiem, kas ievēro diētas, ir tā, ka viņš ir kaut kādu svaru nometis, un tad šis process apstājās. Un cilvēkam, kad šis process svara zuduma apstājās, viņam zūd tā kā motivācija tālāk to turpināt. Šī masāža iekustina atkal no jauna šo te svaru zaudēšanas mehānismu. Masāža, protams, nav brīnuma līdzeklis, tas ir nepieciešams kopā gan ar fiziskajām aktivitātēm, gan ar diētas ierobežām, jo tikai nākot uz vēdera plastiskās masāžas seansiem,
Tas svara zudums, protams, būs, bet tas nebūs tik pilnvērtīgs un tik noturīgs rezultāts, kā ja cilvēks ievēro diētu. Tādēļ arī diētas, uztura un fiziskās aktivitātes šīs masāžas kursa laikā ir ļoti svarīgas. Kas attiecās par Ingu, tad Inga uzreiz pēc pirmajā masāžas reizēm atzīmēja to, ka viņi tagad saprot, cik ļoti svarīgi ir, ka vēders iziet regulāri. Un tāpat arī Inga teica, ka viņai ļoti labi uzlabojās vēdera priekšējās sienas tonus, kas bieži vien cilvēkiem, kas zaudē svaru, atkarājās tā kā tāds priekšautiņš un īpaši ar to grūti ir tikt galā. Kā arī Ingas vīrs atzīmēja, sākot šo masāžas kursu, ka ir tādi ievērojami rezultāti un pamanāmi rezultāti. Un tas, protams, priecē, un Inga arī bija ļoti regulāri apmeklēja mūsu procedūras, kas arī ļāva šo te rezultātu saglabāt uz ilgstošāku laiku. Jā, tu pieminēji vingrošanu, kā tev gāja ar sportu, jo mēs taču redzam arī, cik daudz cilvēku apmeklē sporta zāles, un ja es skatos uz sievietēm, tad parasti es domāju, tas mērķis nav audzēt muskultūru, bet arī tievēt un padarīt vēdru plaknāk. Kā tev gāja ar sportu? Sākumā ir grūti, jo es neesmu sportisti, neesmu bijusi nekad. Man arī, žurnālā jautāja, kas man tur, es nezinu, ja nebūtu eksperiments, vai es izturētu. Tīri, kad jāiet ir. Jo, tas tomēr ir grūti, ka nekad nevis neko darījis. Jā. Tas, kas jau iepriekš darījis un iet pēc tam, nocīt tos kilogramus, tam ir vieglāk. Bet arī jābūt tai motivācijai, protams, jā, kad ja es gribu, jā, tad tas ir jādara. Ko es pateikt, pēc 3 mēnešiem paliek vieglāk, un jau ir forši. Bet tas posms, tie 3 mēneši, tas ir jāiztur. Grūti ir fiziski vai grūti ir disciplinēts? Nē, fiziski grūti. Man bija fiziski grūti veikt vingrinājumus tīri, jā. Bet tas arī viens, kad ir grūti veikt vingrinājumus, kā tu arī redz, ka citi var. Un tu nevari, kas man bija psihologiski grūtāk, man liekas, nekā, tur izpildīt tos vingrojumus, jā, bet tas, ka es no sevis prasu daudz, jā, paškritiski, jā, ja cits var, es nevaru, man liekas, ārprāts, kā tas ir, jā, un tad pirmais skaidrs bija tas, kad jau es pēc 3 mēnešiem, apmēram 3 mēnešiem, kad jau es vēl tos vingrojumus izdarītu un vairāk nekā citi, kas atnāk nodarbīgi, tad jau ir jau tas prieks iekšējais, un tad jau ir gandarījums un gribās iet uz tām sporta nodarbībām, jā, kad pirms tam tas bija tāpēc, ka jā, tāpēc, ka tā vajag, ka pēc tam jau, jāatrod iekšējai motivācija, kāpēc tu ej uz to, kad otra meitene no žurnāla, viņa teica, tāpēc, kad es gribu notievēt, viņai tas mērķis, jā, vai saņemties aiziet, kad vajag un iet. Es arī, gāju nodarbībām tāpēc, ka vajag, jo es sev nebija atradusi, kāpēc tās sporta nodarbības vispār ir vajadzīgi tāda, Kad viens tas, ka jānodzer un jātiek, tālāk, ja tā liekās rezervas visus, jā, bet es neesmu sporta mīļotājs, es nesaku tagad pēc gada, ka es esmu sporta mīļotāja, bet, es redzu efektu no tā, tas ir mans skaidrs, ja, kad es varu vairāk arī tīri fiziski izdarīt, Bet, ko tu būtu gatava tagad, piemēram, ilgtermiņā, paņemt no tā visu, tā sajūta ir, ka kaut ko vajag sporta ziņā darīt, kaut kādas fiziskās aktivitātes pielikt klāt, bet kas ir tavs tas, ko tu būtu gatava tādas piepūles darīt no brīvas gribas? No brīvas gribas, man, kas sporta klubā patīk, viņam tur dejošanas nodarbības ir, gan izmēģinājām tango, gan tautas dejas kaut kādas, jā, katreiz kaut kas jauns, un tas ir interesanti. Tu it kā dejo, un tāpatās, ka tu tērē savas kalorijas, jā, bet tas ir interesantāk. Man personīgi ir garlaicīgs sports zālē. Bet, kad tu dejo, tu par to nedomā un arī atbrīvojies emocionāli. Nav problēmas kaut kādas, kas sakrājušās. Tu nedomājot, tu jādomā, kādu dejo un tam Tad emocionāli gandarījumi. Jā, tur atbrīvojies tā emocionāli, ne tikai fiziski, ja, kad tu